Jau 4. reizi Latvijā tiks pasniegta būvindustrijas lielā balva pamatakmens. Balvas patrons, valsts prezidents Raimonds Vējonis, augstāko apbalvojumu nozarē pasniegs par mūža ieguldījumu būvindustrijā. Man tiešām ir patiesa prieks šodien būt šeit kopā ar jums, jo patiesībā šie ir svētki. Svētki, kuros tiek godināti cilvēki, kas ir devuši būtisku ieguldījumu būvindustrijā, būvniecības nozarē kopumā. Tie ir cilvēki, kas saņems valstī augstāko apbalvojumu nozarē. Būvniecības nozare attīstās, un būvnieki ir tie, kas veido vienu no būtiskiem tautsaimniecības atbalstiem un pamatiem. Aicinām līdz 5. augustam pieteikt kandidātus būvindustrijas lielajai balvai kategorijās mūža ieguldījums būvindustrijā un gada inženieris, gada arhitekts, gada jaunais inženieris, gada jaunais arhitekts. Pieteiktos balvai vērtēs 44 profesionāļi. Apbalvošanas ceremonija katru gadu kopā pulcina vairākus simtus arhitektu, projektētāju, būvētāju, būvuzraugu, būvmateriālu ražotāju, mācību spēku. Šogad apbalvošanas ceremonija notiks 5. septembrī. To varēsiet noskatīties Rīga TV 24.